Šī kamera ir pirmā kamera, kurai es sakrāju naudu un kur es nopirku tad, kad sāku filmēt savus YouTube video. Lai man nebūtu jāfilmē ar mammas digitālo fotoaparātu. Es nezinu kāpēc, bet manā galvā tā kvalitāte izties bišķi labāk. Es atceros šo kādu labu kameru, bet tagad es skatos uz sevi blakus ekrānā un man liekas, izstāstāk man būtu kāds vintage filtrs virsū. Es nesaprotu, vai es vienkārši neesmu kaut ko kārtīgi uzslēgus. Es domāju, jūs taisīt salīdzinājumu. Šis ir mans iPhone 14 Pro Max un šī ir mana video kamera. Es vienīgais iPhone'ā neredzu sevi. Tā kā te nav flip screens, protams, lai es redzētu, kā es iztos. Jo es filmēju reiz video kameru. Bet man šeit, ka tajā video kamerā esmu ļoti tā kā piezūmota. Bet es neesmu taisījusi vlogus kaut kādu pusgadu, un šis ir tas, ar ko es nāku atpakaļ. Labrīt! Mums brokastīs maizītes. Un kapīte. Nice. Pēdīšu brokast savā mājas mazajā oficiņā. Un es braukšu darbu īstenībā, jo šodien darbā ir kaut kāds klientu pasākums. Man liekas smieklīgi, es parasti man patīk. Nav gluži parasti, bet man patīk skatīties YouTube video, kamēr sēdu brokastis. Man pats doma. Jā, man patīk skatīties tā kā vlogus, kamēr sēdu brokastis. Tas ir tāds, es nezinu kāpēc, bet es tā daru. Man liekas, man arī patīk savu dienu sākt. Tas skaties vlogus, kur cilvēki dara kaut ko un tas kaut kādā ziņā tev motivē. Bet tas, ko es gribēju teikt, tas pāris, kura vlogus es skatos, viņi jau nefilmēja viņus 3 gadus. Es joprojām neesmu ketčapojusi līdz visiem viņu vlogiem. Bet man nav ko citu skatīties. Nesmuku uzvarēt. Sākam, tā šī nav tā līdzi. Waiting around for you to call back. Still logo, jā. Pacing around my room and my dad. Crazy. Mēs pašlaik esam nobraukuši 6,2 kilometrus. Vispār es nobraucu jaunu distanci. Slay. I want you to know what you have against me. Labrīt! Es to gulēju gultā, un mans kaķis bija uz tā melnā krāsma un blakus un sāk vemt. Labs rītiņš ir labs. Man jāsavāc tas. Bet man vienmēr nenormāli pašai rauj uz augšu. Un viņi pievienam arī palodzi. Turpat var redzēt, kur uz palodzes stāv papīri ar kādiem dokumentiem. Kur tur stāv kaut kāds 2 mēnešus jau. Sandrojam teicām, viņš savāca savus dokumentus. Un tagad tinta uzvēja virsū tieši tiem dokumentiem. Es negribu to vākt, man reāli raus uz augšu. Šis arī ir nolemts. Mana džība nenovēma, tas ir jauki. Jo pagājušais, ka viņi izvēmās, vai viņiem bija caurē, nevarēja saprast, es ar savu džību tur iekāpu iekšā. Tā kā mans iepriekšējās džības jau ir mirušas. Dievs. Dievs. Šis tās Dievs. Tagad var droši teikt, ka brokastis vairs negribu. Tinte, kas tur bija pirms tam? Kas tur bija? Mēs vakar bijām iesākuši kārtot māju, bet viss ir vēl netīrāks. Es atceries tās reizes, kad tu sāc kārtot māju, bet tu tā kā savandīsi vēl vairāk, ka tu gribi. Es nezinu, ko tu gribi. Bet es nedaudz piekārtošu. Kaut kas man liek domāt, ka šīs puķes es droši varu ņemt ārā no vāzes. Un īstenībā šis mazais draugs, es nezinu, kā es viņu nobendēju. Es brokastīšu taisīju pesto olas un maizītes un paralēli skatāmies vlogu. Šodien kafijas vietā es daru citronu ūdeni. Ir 4,40. Wow. Es te bišķiņ pastrādāju gan savu darbu, gan savu freelance influencer darbu. Es te vēl gaidu, ka man eksportēsies viens video, ko es ātri iepublicēšu TikTokā. Lai gan es vēl nezinu, es viņu publicēšu tagad ap kādām 2 stundām, kad būs cilvēki, kas vairāk sēž TikTokā. Bet es gribu ātrāk visu izdarīt un aiziet uz parku palasīt grāmatu. Es nopirku, es nezinu, ka man viņa paliks, viņus un parādīšu. Es nopirku grāmatu, un man pēdējā laikā patīk iet uz parku un uz plediņu lasīt grāmatu. Tāds main character vibes. Draugi, es atnācu uz parku, un te ir tā kā pasakā, ir tik skaista diena. Es uzvenu kaut kādu lielu koka tādā pusēnā, kur ir gan saulīta, gan nav tā, ka tev tā saula konkrēti blietē tevi. Tik mīlīgi. Jā,
tā grāmata, ko es tagad lasu, ir One Night with the Duke. Es teiktu, ja tev patīk Bridgerton grāmatas vai Bridgerton seriāls, man noteikti patiks arī šis. Es pirms dažām dienām jūtos iedvesmota, un es sataisīju tos tā kā burciņu salātu meal prep lietas. Tā kā man leduskapīs stāv pilns ar burciņām, kur tā kā ir gatavi salāti iekšā. Un viss, kas man ir jāizdara, it kā ir vienkārši jāatgriež vaļā, jāieber šis viss bļodā un jāpieliek mērcīte. Faktiski cilvēki tās mērcītes liek uzreiz iekšā burkās apakšā, bet es tomēr uztaisīju mērcīti atsevišķā burciņā. Jo es uztaisīju vairākus mērcīšu variantus, jo nu gadījumā man tur kaut kas apnīk vai, I don't know. Es nevaru viens skrūvēt. Un tā ideja arī tāda, ka tu tā kā uztais dažādās kārtās tās lietas un tās vairāk krispī lietas, ja paši pēc salāts, ko grib, lai viņi paliek svaigāk, atstāja burciņas augšā un mitrākās lietas, piemēram, tomātus lietas apakšā. Tā kā skatīsimies, kas man sanāca. Man tas man ielaidīs viņu šeit. Izskatās diezgan ok. Liksim klāt mērcīti. Šeit es taisīju uz grieķu jogurtu bāzes, tur grieķu jogurts, citronu sula, olīveļa, kaut kas tam līdzīgs. Un ķiploks. Jā, tur ir ķiploks. Es arī uz salātos ieliku klāt arī kvinoju. Jā, bet man liekas, viņu pārvārīju. Tā kā es tur beigās to kvinoju ieliku ļoti minimāli, jo es nezinu, vai viņa būs garšīga. Jo cik es zinu, viņa ir tāda birstoša, bet man viņa visi bija tā kā sapļaskājusies kopā. Bet jā, es vairāk gan kaut kādas 2 stundas taisīju visas tās burciņas, lai meal prepotu ēdienu nākamajām dienām. Citā nedēļas laikā man bieži tāds, man beidzas gatavot, pasūtam voltiņu. Man beidzas gatavot, aiziem kaut kur ēst. Kā arī man tik kā bija komentārs, kā tur bija rakstīts, man liekas, tur bija, tu esi ļoti apaļi palikusi vai kaut kas tam līdzīgs. Un es teiktu, ka es bišķiņ stragloju ar to, jo man arī pirms pusgada atklāja, ka man ir PCOS. Īsumā PCOS ir tā kā hormonu disbalans ķermenī, kā arī man ir paaugstināta insulīna rezistence. Un viens no side efektiem arī bieži tas, ka cilvēki paliek apaļāka seja. Cilvēkiem, kam ir PCOS, vienkārši cilvēki pieņem svarā vairāk, un viņiem grūtāk tos var nomest, un blablabla. Un man liekas arī, es zinu, ka agrāk bija daudz tievāku vidusskolā, bet pirmkārt, man liekas, cilvēki, vienkārši ir ļoti smaga tēma, bet man liekas, ka cilvēki pirmkārt vispārīgi, tā kā loģiski es neiztos tādu kāds pirms 10 gadiem, kad es veidoju saturu internetā. Man nav tā kā kaut 16 gadu un kaut kāda normāli ātra vielvaņa. Plus 16 gados es, man liekas, arī izliekojot kaut kādus sūdus. Es nesportoju un es vienkārši biju tieva, jo es biju pusaudzis. Tagad es eju uz dejošanu, es eju uz džimu. Nebūtu uz džimu ne tik bieži, kā es gribētu uz viņu iet. Bet es katru dienu mēģinu vai nu mēs ejam staigāt, vai es eju braukt riteni. Un man būtu fiziskas aktivitātes. Es teiktu, ka tagad pamatā tas ir tādēļ, kad es gribu tikt vienkārši galā ar savu veselību. Ar savu PCOS, jo, ja tev ir PCOS, es domāju, ka noteikti zini, ka ir ļoti svarīgi tas, ko tu ēd, un tas, kā tu vienkārši šos dzīvesveids. Tāpēc es arī mēģinu ēst veselīgāk un iet ārā, kustēties vai kaut ko darīt, lai mēģinātu normalizēt insulīnu savā ķermenī. Tā kā tā. Bet jā, varbūt nākamreiz pirms tu, es rakstu cilvēkiem internetā, ka viņi ir palikuši apaļīgāki. Varbūt viņiem ir kaut kāds veselības problēmas. Oh my god, es tikko ierakstīju pēdējo video fragmentu, vai ne? Es viņu ierakstīju ar kameru, es ieliku jau viņu datorā, samontēju, un zinu, kāda reklāma man tikko parādījās. Palīdz regulēt menstruālo ciklu un samazina PCOS simptomus. Es zināju, ka ierīce man noklausās, bet es nedomāju, ka tik ļoti un tik ļoti ātri. Tev ir ērti? Man patīk izliekot tieši tumsā, bet man pirms maz laika. Es viņu kaut kā laikam ir atsūtīju PR paciņu no Maksimas. Un tur ir tā kā kaut kādas lietas priekš sēšanas. Un man liekas, mēs varētu sastādīt kaut kādas lietas. Tas, kuras viņas turēšu savā dzīvoklī, laikam jau uz vannas istabas palodzes. Jā, tā viena no puķiem, viņa nesās labi. Tinta viņā visu laiku čurāja. Un tas viņa ir uz vannas istabā, jo tinta netiek vannas istabā iekšā parasti. Un viņas laiku ēd un stāv augus. Vai nu viņa ēd viņas, vai viņa čurā viņos. Kur ir mans kameras statīvs? Tas ir īstais jautājums. Un nē, tās aizmugurē nav netīrās drēbes, tās ir tīrās drēbes. Es viņas noņēmu no veļas žāvētāja, bet es viņas liku uz komodas. Ja tās man drauga drēbes. Viņam ir ļoti daudz baltas zeķes, bet viņš viņas ļoti
Tur ir sistēma. Man bija atnākusi ar piepaciņa. Te ir sēklas iekšā. Es nezinu, kas ir mangbean. Un te ir spināti. Un baziliks. Un te arī ir tā kā 3... uzdrukājuši virsū savu logo. Un te ir 3 trauciņi, kuros es pieļauju, ka man ir jāstāda. Pat interesantākā lieta ir kūdras tabletes, un man nav nejausmas, kā viņas strādā. Un tur arī nav rakstīts, kā viņas strādā. Es iegulēju internetā, it kā lai saprastu to ideju, kas ar viņām jādara, bet nav tā, ka es baigi saprotu. Es nekad neesmu tādu izmantojis. Un es nāku no dārznieku ģimenes. Plus te ir tik daudz iekšā vienā, un te ir 2 tādas. Kāpēc 2? Es nezinu. Man liekas, ka viens šitas, viņš tā kā, cik es saprotu, izplatīsies, kad viņa apkārt ir apvalks un ar mitrumā viņš tā kā paies uz augšu. Bet es nesaprotu, kā man... Es nesaprotu, kas man jādara. Es pieļauju, ka man šis jāliek te, bet kur es ielikšu to sēklu? Vai viņu vajag atliet sākumā? Man bail, ka šitas arī paliks, un ka viņš paliks slapšs. Viņš jau nav baigi ūdens necaurlaidīgs. Dzēja pazvanīt mammai labāk. Čau, mam, klausies, kas ir kūdras tabletes? Karoč, es pār nogriežu čolku dažas dienas apakaļ, bet ne par to. Viņš palika lielāks. Es domāju, vajag redzēt. Es ceru, ka kaut kas sanāks. Bet es domāju, man ir vienkārši šitāds, varētu te vēl apliet šito un sasēst tās sēkliņas. Šis tik interesanti. Nu, kaut ko es te sasēju, cerēšu uz labāko, un lai šie stādi dīgs tāpat kā... jā, man bija prieks tevi satikt tagad šeit, un tiksimies no nākamajā video. Čau! Waiting around for you to call back. Pacing around my room and my dad.